Aiziet. Čau! Evija Linācis un mēs ņēmām hitkaču, detalizēti skatījāmies gan par taimingu, gan dažādām izējām. Un mēs sākām ar tādu kā basic versiju, kas sākās tā kā Under Arms ar to lietu, ka līderis tā kā jau laicīgi uzliek to roku, kur viņš ķers, sagaidīs un ķers palūkrīti hipā catches. Lūk, tā kā sākums ir 1-2, tas ir kā Under Armā, un šeit es jau uzlieku laicīgi to roku, lai pēc tam, kad ietu uz 3-4, mēs nonāktu šajā pozīcijā, kur mēs esam viens pret otru. Tā kā viens pret otru, saprotot, ja mēs tagad iztaisnotos, mēs būtu kā viens aiz otra, bet šeit mēs esam aizvirzījušies tā kā pretī, un mums ir nostrīpiens. Mēs runājam par to, cik daudz spēka ir šajā rokā un cik daudz spēka ir tā kā šajā rokā sānā. Tam prioritātei vajadzētu būt sānā. Tā procentu attiecība ir, es nezinu, 80 šeit, 20 šeit, vai arī 30 šeit un 70 šeit. Izdomājiet paši, bet respektīvi mēs tā kā vadām no šeit ārā 3 full step līderiem un lagam step full. Jā. Tas tie kustībā es tā sekojuši. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Lūk, tad mēs sākām runāt par to, ka mēs varam arī lēnāk izdarīt. Tas nebija mūsu plānā, bet tā mēs sākām runāt, ka mēs varam izdarīt sekojuši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tas bija atšķirās dinamika tajā, cik ātri līderis vadā. Cik ātri un kādu dinamiku? Kādu dinamiku viņš vada? Jā, jo taimings nošķiet tikko vienās. 1, 2, 3, 4, un tagad vai mēs esam uzbildojuši šo enerģiju, un es izmantoju šo enerģiju, lai vadītu aktīvi ārā uz 5 un 6, vai arī 1, 2, 3. Mēs esam uzbildojuši, bet viņi tā lēnām nodzies, tā kā 5, 6, 7, 8. Abi varianti labi strādā. Jā, kā pamanījāt, izēja bija vienā, mēs uz 5 izskatījām, Lināts izskatījis 5, bet tas, kas notika man kā polīm, tas mainās. Ja? Un pēdējais variants? Pēdējais variants bija, ka mēs maksimālajā šīs trešas pozīcijā nonākam uz 3, 1, 2, 3, vadam ārā uz 4, 4, 5, 6. Līderiem sanāk visu laiku step, 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 step. Poloriem ir triple steps. Beigās. Vai arī, jā, kā arī mēs runājām, šeit ir step, step, triple step, triple step. Ja? To arī bija jautājums, vai 2 triple stepi, jā, tā vajag. Šo te ātrāko versiju vada līderis, un mēs runājam par to, kā ir iespējams zināt, vai būs šī lēnākā vai ātrākā, vajadzētu atšķirties dinamikai. Tas nozīmē to, ka šeit ir 1, 2, man pirmā kārtā kā līderim jāiet jau pretī favorim, lai nonāktu šeit uz 3. Un otra lieta, ka es visticamāk jau šajos pirmajos soļos iedošu favorim arī lielāku impulsu, lai 1, 2, 3, 4, 5, 6, lai dabūtu šo te dinamiku lielāku. Lūk, tas bija tāds hip catch, un mēs aizgājām uz to, ka mēs varam tur arī patusēt 1, 2, 3 un ar tapstepiem. Ja, šādi te, un tad iziet ārā no šī step un sākam uzreiz dejot. Respektīvi, kā tas būtu, ja mēs skaitam līdzi. Respektīvi, 1, 2, 3, stop. Varbūt sajūt. Es laikam, tas tāds sanāk. Ja, respektīvi, mēs tā kā 4 ir tāds sanāk. Laikam, tad, ja vēlreiz uztais, tas ir 1, 2, 3, stop, 5, stop, step, sākam, vādīt, bamā. Ja? Par polveriem vajag speciāli akcentēt? Sliktāk nebūs. Sliktāk nebūs. Tad īstumā, kas notiek polveriem? Polvers attiecīgi seko līdzi impulsam. Es pati neizdomāju iet uz kādu pusi, tas notiek no līdera vadības, šīs te rokas. Ja? Minimāli saglabāju skatu ar viņu, lai nav tā, ka es tikai dejoju tur un tas, kas tur notiek aizmugurē, es neko neredzu. Un tajā brīdī, kad līderis izdomā iet ārā, ja, es savas rokas turu šeit brīvi pieejams. Nemēģinu slēgt, nekur likt klāt. Arī par to mēs runājām. Ja, un viņas ir drīzāk uz āru nekā uz ietu. Jā, iekšā arī pie sevis neķer. Un tad tajā brīdī, kad līderis
es skatos uz viņu, un tas, kas notiek man sanāk dabiskas step, vai tie jums liekas, ka grūti kaut ko tagad likt uzreiz iekšā, skatāmies uz savu līderi un vienkārši uzliekam step. Un pārnesam svaru, lai sākumās likt savu labo kāju. Vai arī vienkārši sevi līderi šādā pozā. Arī strādā labi. Un tad mums bija tā otra izēja, kas arī bija tātad, ja mēs skaitījām, un šeit izēja bija 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tagad līderis var iet, vai arī pēc 4, ja, bija, tas būtu, tagad ir 6, 7, 8, 9, 10. Tagad līderis varētu iet step un tā arī. Un tas, ko mēs darījām, mēs pacēlām šeit roku augšā. Tas mums ir tagad 6 vai 10. Un tas, ko mēs šeit darījām, tagad pārnesot svaru uz otru pusi, izējas triple step. Triple step ar griezienu, triple step. Ja, kustībā izskatās vēl šādi, ja es taisītu līdz 6, tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, triple step, triple step. Ja. Viena tehniska lieta, par ko mēs īstenībā diezgan daudz runājām, tagad nepieminējām, ir šī te vieta. 1, 2, 3, 4, ka mēs šeit tā kā sūtam viens otru, respektīvi pareizāk sakot, tā kā, ja nu šeit ir tā viduslīnija, ja mēs paņemam šo te roku, tad šeit mēs sūtam tā kā ķermeņa augšdaļu, tas nozīmē, ka apmēram maniem burnim uz augšu, šī daļa ir perpendikulāra pret grību. Es faktiski sūtu burnu un saglabāju tā kā taisni šo te daļu. Es teiktu, centrs ir tas, par ko mēs domājam. Nevis augšdaļu, bet vairāk centru. Visu,